Šodien man zvanīja Pēters Pultraks, ka viņš nevarēs piedalīties, viņam jābūt ķirurgu asociācijas kongresā, un viņš labprāt nepiedalītos šodien. Un Liāna Pumpure būs ap 3. Tā kā divi deputāti mums, viens nepiedalās, viens piedalās daļēji. Un vēl par dienas kārtību būtu aicinājums precizēt šodienas dienas kārtību, ņemot vērā, ka mums ir veseli 2 deputātu klāta pienākums, pienesums, proti tātad Ilzei Petersonai Jezuponakai noliekot deputātu mandātu uz dekrēta atvaļinājumu laiku vietā nāk Edgars Verners. Mēs jau esam balsojuši par šo, un šī ir viņa pilntiesīgā domas sēde. Tātad viņš ir deputāta amatā kopš 10. marta. Un mums arī tieši pagājušās sēdes dienā ir atklāts deputāts Karītas Sprūdes iesniegums, kurā viņi paziņo par vēlmi iet ar 2. martu dekrēta atvaļinājumā, un tātad mums šodien būtu jānobalso par deputātu kandidātu apstiprināšanu un ievēlēšanu domas komisijās par Vitāliju Klebeko, tad no saskaņas saraksta, kurš ir nākamais sarakstā aiz Karīnas Sprūdes, un vēlēšana komisija ir uzrunājis, un viņš ir izteicis piekrišanu, ka viņš vēlētos kļūt par domas deputātu uz laiku, kamēr Karīnas Sprūde ir dekrēta atvaļinājumā. Mans lūgums tātad ir 34. un 35. jautājumus skatīt šodien kā numur 1 un numur 2. Tātad, lai mēs nokārtojam šo deputātu lietu pa priekšu un izvēlam atbildīgajās komitejās, un tad tālāk skatām kārtējo dienas kārtību, kā viņi sagatavot tātad Gunta Porieša atskaitu un tā tālāk. Vai ir vēl kādi priekšlikumi iebildumi no deputāta puses par dienas kārtību? Priekšlikumi iebildumi nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta grozītu dienas kārtību 34. un 35. jautājumu, izskatot kā jautājums 1 un 2. Kurš par? Kurš atturās? Jūs varat balsot arī. Jā. Tad vienbalsīgi. Lēmums pieņems. Tātad jautājums numur 34. Tātad, ko mēs skatām kā numur 1. Tātad vēlēšana komisijas vadītāja Jolanta Stērniniece informēja, ka 2. martā ir saņemts Karītas Sprūdes lūgums, un vēlēšanu komisija pārbaudot 2. jūnija 13. gada tātad komisijas protokolu konstatēja, ka nākamais kandidāts ir Vitālijs Klebeko. Līdz ar to ir tapusi domas vēstuli, un Klebeko atbilde ar piekrišanu kļūt par deputātu. Un vēl tātad Vitālijs Klebeko ir izteicis vēlmi piedalīties 2 domas komitejās. Finanšu komitejā, kurā darbojās jau visi deputāti, un arī sociālo lietu komitejā, kur mums ir vakanta vieta. Vai es pareizi esmu formulējis? Vai deputātiem ir kādi jautājumi vai iebildumi, vai mēs varam balsot par katru komiteju atsevišķi, ja? Deputātiem nav jautājumu, nav iebildumi. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta deputāta Vitāliju Klebeko līdzdalību finanšu komitejā, kā finanšu komitejas loceklim. Kurš par? 14 par, un Vitālijs Klebeko nepiedalās balsošanā. Tātad apsveicam, jūs esat kļuvusi finanšu komitejas loceklis. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta
12 par, jā, precizēsim. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta Vitālija Klibeko kandidatūru sociālās komitejas locekļa amatam. Kurš par? Tā. Atturās pret, nepiedalās balsojumā Vitālijas Klibeko. Tātad 12 par, nepiedalās balsojumā Vitālijas Klibeko un nav klāt 2 deputāti. Paldies! Ar šo apsveicam. Tātad mums ir pilntiesīgs deputāts, kurš var strādāt 2 komitejās. Un mans aicinājums izskatīt arī nākamo jautājumu par deputāta Edgara Vernera ievēlēšanu attīstības komitejā, balstoties uz viņa lūguma, kuru saņēmām 12. martā. Tātad atceramies, ka mēs iepriekšējā sēdē iebalsojām Edgaru Verneru par izglītības un kultūras komitejas locekli, tad viņš ir izvēlējies otru domas komiteju. Vai deputātiem kādi jautājumi, vai varam balsot? Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta domas deputāta Edgara Verneru dalību attīstības komitejā kā komitejas locekli? Kurš par? Vitālijs var balsot. Jā. 12 par, atturās, pret nav un nepiedalās Edgars Verners. Tātad lūdzu fiksējam protokolā 12 par, 1 nepiedalās un 2 nav klāt. Paldies! Ar šo noslēdzam 1. un 2. dienas kārtības jautājumu grozītai dienas kārtībai. Tagad sākam ar pārskatu par domas lēmumu izpildu un administrācijas darbu. Ziņo Guntis Porietis. Pagājušā mēneša laikā jūs varētu paši redzēt, ka tirdzniecības laukums ir atbrīvots no kioskiem, līdz ar to nebūs jāizmanto domas piešķirtās tiesības veikt šo ēku tirdzniecības kioska novākšanu piespiedu kārtā. Esam pietiekoši operatīvi rīkojušies pēc domas ārkārtas sēdes par dalību ielu apgaismojumu projektu konkursā un esam ļoti saulēcīgi iesnieguši visus prasītos dokumentus. Šobrīd liecina informācija, mēs esam pirmajā desmitniekā, kas iesniedza projektu, bet tas nedod nekādas garantijas, ka mēs būsim projektu konkursu uzvarētāju sarakstā. Projektu konkursa ietvarā izskatās, ka vērtēšana būs ļoti smaga, jo šobrīd ir zināms, ka vērtēšanas termiņš tiks nedaudz pagarināts, līdz ar to tas varētu negatīvi ietekmēt arī to projektu realizācijas termiņu. Ja ministra kabinets vai kāda cita augstāk stāvoša institūcija to termiņu nepacels, tad mums būs jāņem rokas kājas pār pleciem un ļoti īsā laika posmā projekts jāizpilda. Esam sagatavojuši domas lēmumu projektu par bibliotēkas telpu nomu, ko jūs domas sēdes laikā skatīsiet atsevišķi. Ir sagatavoti grozījumi pašvaldības budžetā izgājuši caur finanšu komiteju, to arī skatīsim domas sēdē. Esam apsākuši procedūru par Lauka ielas zemes gabala apmaiņas, turpināšanu un pabeigšanu, par ko būs atsevišķa informācija. Finanšu komitejā deputāti arī tika informēti par to, ka Gaujas ielas gājēju un veloceļu izbūve tiek apturēta, tāpēc, ka nesvarēja panākt vienošanos ar zemes gabalu īpašniekiem. Līdz ar to uz nākošo domas sēdi tiks gatavots domas lēmumu projekts par konceptuālu lēmumu uzsākt zemes gabalu daļu atseviļināšanas procedūru. Nekāds progress nav bijis, neviens nav piekritis vai piekāpies vai mainījis līdz šim pausto nostāju. Par saimnieciskajiem darbiem, tad Ādaža slimnīca mūsu kapitāla sabiedrībā ar novēlošanos, ar attaisnotu novēlošanos bija iesniegusi savu šī gada budžeta projektu. Iemesls tam bija tāpēc, kad valsts veselības apdrošināšanas aģentūra nespēja piedāvāt slimnīcai tos pakalpojumu nosacījumus un to finansējumu apjomu, kas viņiem ir jāpūst gada laikā. Bet marta sākumā tas tika saņemts, līdz ar to slimnīca izstrādāja savu budžeta projektu. Viņš tika izskatīts domas administrācijā, rekomendēts kapitāla daļa turētāja pārstāvjus, domas priekšsēdētājus saskaņot budžeta projektu. Tas arī izdarīts. Lieldienu dekorējumi ir uzstādīti novada teritorijā, gan jau pamanījuši, lielais vēja kritiens viena otra tulpi bija nogāzes zemē, nostiprinās vēlreiz par jaunu. Ar rīkojumu mēs esam paplašinājuši pašvaldības pienākumus attiecībā uz pašvaldībai piederošo inženiertehnisko hidromelorācijas būvju uzturēšanu.
plānotas tuvākajos mēnešos pieņemt eksploatācijā. Viņa uzturēšanas pienākumi būs lielāki nekā pašvaldība līdz šim to ir darījusi. Līdz ar to, kad saimniecības daļai būs papildus sloks arī tam meliorācijas sistēmas speciālistiem, kurš mums nodarbojas ar sūkņu stācijas darbības uzturēšanu. Bet neko darīt, tās ir mūsu saistības. Valsts iedeva ļoti lielu naudu, valsts ir kontrolē, kā mēs šos līdzekļus esam apgūs, un valsts ir uzdevusi mums par pienākumu izbūvēt inženieru tehnisko būvu ar visiem elementiem, nodrošināt tās pareizu eksploatāciju. Interesēs vai zināšanai izglītības un jaunības lietas speciālistu amatam šobrīd ir pieteikušies 9 pretendenti. No šiem 9 pretendentiem 4 izskatās ļoti pārliecinoši. Atbilstoši viņu iesniegtiem dokumentiem paredzam, ka pašā aprīļa sākumā, 1. vai 2. nedēļā, aicināsim viņus uz pretendentu atlasi, lai noskaidrotu viņu praktiskās kompetences un gatavību uzsākt darbu atbilstoši amata atlastam. Ar pašvaldības budžeta izpildi šobrīd ir aizķeršanās 2 lietās, vai pareizāk 3 lietās. Viena bija pieminētā tā Gaujas ielas gājēja celiņš un veloceliņš, kur ir ļoti liela līdzekļa rezervēta šim pasākumam. Ja iesim uz atsevināšanas procedūru, tad domai būs jāpieņem lēmums, ko darīt ar šim projektam atvēlētajiem budžeta līdzekļiem. Vai viņi ir jāmaksā uz kāda cita projekta realizācija, vai arī jāatstāj kontā budžetā. Vēl daži citi saimnieciskie darbi, kuri šobrīd objektīvi apstākļu dēļ ir aizskavējušies, tas ir Ādaža pašvaldības policijai jaunas automašīnas iepirkšana, jo divos konkursa kārtās pretendenti nav iesnieguši piedāvājumus, līdz ar to pašvaldības policija kopā iepirkšana komisija izskata iespējas pārskatīt specifikācijas vai iepirkuma nosacījumus un arī apstādījumu uzturēšanas pakalpojumiem iepirkums 1. tūrē, 1. kārtā mums ir beidzies bez rezultātu. Sludinam viņu apkārt. Vēl viens no lielām investīcijām, kam ir ilgtermiņa saistība, būs Gaujas ielas sākuma posma projektēšana un izbūve. Šobrīd saimniecības un infrastruktūras daļa ir sagatavojusi darba uzdevuma aprakstu projektēšanas darbu uzsākšanai. Bet mēs negribam to uzņemties atbildību tikai izpildvaras pusē, tāpēc attīstības komitejas sēdē. Mēs deputātus iepazīstināsim ar to Gaujas ielas sākuma posma projektēšanas nosacījumiem. Visi tie nosacījumi, kas jāņem vērā darbu izpildītājiem, lai piedāvātu mums produktu, pēc kura tiks tā iela rekonstruēta nākošajā gadā. Citas informācijas, tad vispirms es gribu dot vārdu attīstības un investīciju daļas vadītāja Karīnai Miķelsonai, lai iepazīstina jaunu darbu teiktu viņas daļā. Deputāti vai kādi jautājumi? Paldies, tad turpmāk sadarbību un jautājumi jums, ka mums sazinās arī tas būtu neatteikt un turpināsim darbu. Paldies, Karīnai. Vēl ir 2 informācijas, par kurām gribēju jums informēt un atgādināt. Tātad nedēļas nogalē notiek Ādaža ciema centra vides attīstības plenārs, par ko Būvvaldes vadītājums bija nosūtījis atsevišķu elektronisko pastu. Un otra lieta ir tāda, ka Ādaža militārajā bāzē ir uzsācis jauns Amerikas bruņoto spēku
kontingents, nomainījis iepriekšējo, sabraukuši ne pa jokam tehniku ar 6 tankiem, 6 bruņu transportieriem un vēl tām bruņotajām apvidas mašīnām. Bija šodien pieteikušies un ieradās oficiālā vizītē, tikās ar domas vadību. Tad mēs viņiem pastāstījām, ka iepriekšējā grupa bija pietiekoši aktīva. Ādažu vidusskola maz izmantoja viņu to kontaktu, bet Valdorfa skolā, kur bija pat vairāki pasākumi ar karavīru līdzdalību, tad jaunais kontingents arī izteica lielu gribēšanu. Jā, tad piedalīties un vai nu tie kopīgi sporta pasākumi, vai tas ir angļu valodas apmācībā, vai vienkārši diskusija kādos pasākumos. Un apsolīja izskatīt iespēju piedalīties arī Gaujas svētkos 16. maijā, rīkojot savas tās tehnikas izstādi. Mēs viņus arī aicinām, lai viņi iesaistās lielās talkas pasākumos, tur Kadagā un poligona apkārtnē ir gana daudz vietu, ko satīrīt, jā, ko armija pati varētu arī uzņemties izdarīt. Vienīgā nelielā vilšanās mums bija tāda, ka mēs bijām cerējuši, ka šis kontingents ieradīsies ar lielāku inženieru tehnisko līdzekļu skaitu, ar kādiem buldozeriem vai greideriem vai vēl kaut ko. Bet nelaimīgā kārtā viņiem ir tikai viens tāds nopietnas verķis, un to viņi solījās, ja Karīna attīstības daļā izdomās, kur viņi pareizi varētu izmantot, tad viņi neliek šo iespēju arī iesaistīties kaut kādā teritorijas īslaicīgā, kaut kādā lokālā sakārtošanā, iesaistot šo tehniku. Un vēl viena lieta ir, ka mums tas dambis jaunais izbūvētais aprīlī ir jānotestē, kaut kā tā gājēja celiņa, tā virskārta ir jāpārbauda. Un tad tie karavīri piekrita, ka viņi gatavi piekrāpēt savas pilnās mugursomas un noskriet pa to dambi visā garumā, nomīdīt viņu un pārbaudīt, vai kāds kaut kur neiekāšās iekšā. Tās ir visas manas informācijas. Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi, ziņotājumi? Jautājumi nav. Paldies! Par reālu servitūtu nodibinājumu Ateks ielā ziņo Kerola Davidsona. Jā, tā kā ir izskanējuši ļoti daudz dažādas versijas par šo te nobruģēto celiņu, kas ved no pašvaldības bērndārza uz pašvaldības rotaļu laukumu. Es nolēmu īsiem vārdiem izstāstīt visu šī notikuma vēsturi. Tātad tad, kad skolas vajadzībām tika iegādāti vairāki zemes gabali, tad jau tas bija ap 2000. Gadu, tad jau bija redzams, plānot bija redzams, ka šīs teritorijas, kas bija domāts, lai Valdorfa varētu attīstīties, saskaras absolūti kopā ar pašvaldības bērndārza sēku. Bet sākot tur darboties, mēs redzējām, ka novada iedzīvotāji tur ir ieminuši taciņu. Un tad, kad mums bija iespēja un mēs uzbūvējām šo ēku, kas mums šobrīd ir, tad mēs uzlikām tādu improvizētu, tādu nosacītu žodziņu nelielu, lai iezīmētu mūsu teritoriju. Un mēs to žogu nelikām līdz pašvaldības bērndārza robežai, jo tur cilvēki, redzamā plūsmā visu laiku staigāja. Un mēs to žogu uzlikām kādus 7 metrus apmēram no pašvaldības žogu, lai cilvēki tur varētu turpināt staigāt. Tad tur blakus bija, joprojām ir, bērnu rotaļu laukums. Un tolaik arī bērnu rotaļu laukums bija iecelts tā kā tajās zemes teritorijā, kas tā kā piederēja mums. Bet arī tur mēs nekādas pretenzijas necēlām, un tagad rotaļu laukums ir ieguvis savas teritorijas robežas, bet mēs vēl savu sētu neesam pārcēluši. Un tas viss tur ir tajā nostūrī, par ko es stāstu. Tad, kad tika realizēta otrā kārta, Līgo laukumam, tad pie manis ieradās attīstības daļas cilvēki un lūdza, vai nevarētu tad to zemi kaut kādā veidā oficiāli atdot pašvaldībai, atdot sabiedrībai. Mēs tur apspriedāmies visi darbā un nolēmām, ka kāpēc ne? Mēs jau iepriekšējos visus daudzus gadus bijām atļaujuši cilvēkiem staigāt, tad lai tā arī būtu. Un tad tapa šis līgums par servitūtu, un tad droši vien Valdīs zina, cik tālu tas ir ar zemes grāmatu. Īsos vārdos tas ir viss, un ir nepatīkami, ka jādzird pārmetumi, ka mēs uzdāvinam zemi, bet mums to pārmet, ka mēs esam to izdarījuši. Tas ir viss. Es vairāk neko nevēlos par to teikt.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Es no savas puses varu pateikt, ka, manuprāt, šis ir ļoti labs, pozitīvs paraugs tam, ka privāti zemes īpašnieks var veltīt zemi sabiedriskām vajadzībām, neprasot par to nekādu atlīdzību. Un būtu mums vairāk šādu īpašnieku un šādu gadījumu, ja, tad mums nebūtu tik daudz problēmu ne ar stapriņiem, ne ar citiem ciematiem, lukstiem, kur ir problēmas šķērsot dažādas sabiedriskas teritorijas, ceļus un tā tālāk. Un patiesībā mums būtu tikai jāveicina šāda veida darbības un vēl vairāk, ja viņi ļauj šos servitūtus apbūvēt, izveidot segumu šiem celiņiem. Tas, es domāju, ir tikai apsveicami. Tā kā, manuprāt, no domas puses būtu vairāk šādu gadījumu, ka mēs varam veidot savu ciematu attīstītāku un sabiedrībai pieejamāku. Paldies! Otrais jautājuma bloks iepriekš pieņemto domas tiesību aktu precizēšanu par grozījumiem domas lēmumu 14. gada 25. marta saistošajos noteikumos numur 7 par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā ziņo Everita Kāpa. Mēs iepriekšējā sēdē. Kaut kas tur neiet. Viņš nav iekšā, tad vats ir izrādījis. Tā, kolēģi, maza tehniskā ķeršanās, mēs netiekam pie faila. Ir. Ļoti labi. Mēs pieņēmām grozījumus iepriekšējā sēdē saistošajos noteikumos par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā, kur mēs izslēdzām ārā represētos, jo represētiem tad apmaksu no sabiedriskajā transportā veids valsts. Līdz ar to mēs izteicām 4. punktu, kur sastāvēja no 4.1 un 4.2 jaunā redakcijā kā punktu 4, bet vienā citā noteikuma punktā 6 paliks cipariņš 4.1. Tāpēc būtu lūguma precizēt, jo mums vairs nav ar apspunktiem, ir punkts 4, vienkārši šādu tehnisku labojumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Jautājumi? Iebildumu nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta redakcionālu labojumu saistošajos noteikumos numur 7 par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā izskatītie jautājumi par grozījumu Ādažu kultūras centra nolikumā ziņo Linda Tiļuga. Tas vats raujās. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta grozījumus Ādažu kultūras centra nolikumā. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi. Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes atsākšana. Ziņo Silvis Grīnbergs. Attīstības komiteja informēja, ka uzsākām Ādažu novada teritorijas plānojumu 2009. gadā, bet dažādu iemeslu pēc tika pārtraukts, pirmkārtām gaidot izmaiņas likumdošanā, kuras viedokļi sagaidīts. Pēdējās izmaiņas stāsies spēkā šī gada 1. maijā, kas ir saistīts ar teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu. Līdz ar to tā vai citādi mums jāpārstrādā plānojums, tā vēlēšanās to darīt jau labu laiku.
Un tādēļ ir sagatavots lēmuma projekts atsākt Vādažu novada teritorijas plānojumu izstrādi saskaņā ar jauniem visiem šiem noteikumiem, kas ir vesela rinda. Un līdz nākamās attīstības komitejas sēdē sagatavot un iesniegt domai apstiprināšanai darba uzdevumu. Darba uzdevums, kā mēs vienojāmies attīstības komitejā, ir jau sagatavots un nosūtīts deputātiem. Droši vien jauniem deputātiem vēl papildus. Tad viņš šodien netiek stiprināts, viņš ir kā projekts informācija. Netiek stiprināts, viņš ir, lai saņemtu arī kaut kādu atgrieznisko saiti, varbūt kaut kas nav ņemts vērā, ievērtēts un tam līdzīgi. Viņš tika arī papildināts, viņš daļai bija gatavs jau uz attīstības komitejas sēdi, bet attīstības komitejas sēdē mēs vēl lēmām papildināt ar sarkano līniju plāniem, vairākiem Vādažu ciemu centriem, un kam nepieciešama būs topogrāfiskā plāna izstrāde, mērogā 1/500. Kā tematiskās kartes, tad būtu vajadzīgs aizsargjoslu plāns, transporta schēmas, komunikācijas schēma un ainavu analīze. Varbūt ir vēl kādi priekšlikumi. Pārējais apmēram ir standartā, bet principā būtu vēlams, ka līdz attīstības komitejas sēdē deputāti iziet cauri un, ja ir kaut kādi priekšlikumi uzdevumu papildināšanai, labošanai un tam līdzīgi, ka kaut kas nav izdomāts līdz galam, lūdzu dot man zināt, un tad attīstības komitejas sēdē uzdevumu vēlreiz skatīsim un jau tad virzīsim uz domas sēdi. Tad šobrīd ir lēmuma projekts par to, ka atsākam darbu pie teritorijas plānojumu, un uzdevums tātad sagatavot uz nākošo sēdi darbu uzdevumu. Paldies! Vai kādi jautājumi? Jautājumu nav. Tad šodien mēs darbu uzdevumu nediskutējam. Šodien mēs, es domāju, ka apsēdēšanu nevajadzētu varbūt diskutēt. Diskusijas atstājām uz attīstības komitejas sēdi. Ja deputātiem jautājumu nav, lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu projektu atsākt Vādažu novada teritorijas plānojumu izstrādi saskaņā ar jauno likumdošanu. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Labi, paldies. Nākamais jautājums ir nekustamā īpašuma Atara ciemā Atara 2 zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu. Tātad izskatījām tātad priekšlikumu piedāvājumu attīstības komitejas sēdē. Detāla plānām izstrāde šajā gadienā nav vajadzīga, un tamdēļ rekomendējam atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam Atara 2 ar mērķi veikt zemes gabalu sadalīšanu divās daļās. Vai ir kādi jautājumi, vai varam šo lēmumu projektu apstiprināt? Deputātiem jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Kurš atbalsta lēmumu projektu? Lēmumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Atara ciemā Atari 2. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais ir par lūgums atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu Kadaks ciemā Veclielavas 2. zemes vienībai un Graus ielā 1. Tātad ar mērķi veikt zemes gabalu savstarpējo robežu pārkārtošanu. Tur tātad Veclielavas 2. zemes vienībai šobrīd tiek izstrādāts detāla plānojums un saskaņojot šo te risinājumus ir radies tāds risinājums, lai labāk veidot abos gabalus. Tad īpašums Graus ielā 1, tad 3-stūrains formas, savstarpēji pārkārtojot robežas, veidojās 2 normāli abos gabalus. Izskatījām attīstības komitejas sēdē un rekomendējām lēmumu projektu atļaut izstrādāt šo zemes ierīcības projektu. Vai ir kādi jautājumi, tad ir sagatavot arī nosacījumu projektu izstrādē? Tā, deputātiem jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Kurš atbalsta lēmumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam Veclielavas 2. zemes gabalam, veicot zemes gabalu sastarpējo robežu pārkārtošanu. Kurš par? Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais ir iesniegums ar lūgumu apstiprināt
zemes ierīcības projektu īpašumu Nādažu ciemā īpašumiem diviem Griežielā 1 un Griežielā 3 arī, lai veiktu savstarpēju robežu pārkārtošanu, tad tur neliela izmaiņas savstarpējās robežās, īpašums pieder vienam īpašniekam. Izskatījām arī attīstības komitejas sēdē un rekomendējām apstiprināt šo zemes ierīcības projektu. Vai ir kādi jautājumi? Deputātiem jautājumu nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu apstiprināt Ādažu novada nekustamo īpašumu Briežu ielā 1 un 3 zemes ierīcības projektu, piekrītot zemes gabalu savstarpēju robežu pārkārtošanai. Kurš par? Vienbalsīgi. Pieņemts. Paldies. Par Ādažu novada būvvaldes 2014. gada 13. augusta lēmumu par būvju Lindas ielā 2 un Lindas ielā 4 Kadagā, Ādažu novadā tūlītēji sakārtošanas piespiedu izpildi, ziņo Andris Spricis. Lēmuma projekts bija sagatavots tāpēc, ka Ādažu novada būvvalde bijuši ēku Lindas ielā 2 un Lindas ielā 4 īpašniekiem uzdevusi veikt noteikts pasākums sakārtošanā un ekspertīzes veikšanā, tā kā noteiktajā termiņā tas netika veikts, tad ir sagatavots šāds lēmuma projekts, tika izskatīts attīstības komitejā un tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē turpmāko darbību veikšanai. Paldies. Lūdzu, Evrita kā? Šai firmai Genesis Invest ir ļoti liels nomas maksas parāds, un mēs esam juridiski papīru šo parādu piedzinuši pār 20 000 eiro nodevuši tiesu izpildītājiem, bet tiesu izpildītāji šobrīd domā par to, ka laist viņu izsolē, jo šai firmai ir gan apturēt saimnieciskā darbība, gan arī hipotekārais kreditors. Bet ņemot vērā, ka diez vai hipotekārais kreditors gribēs iegādāties ēku, tātad skolu pāries arī turpmākās nomas saistības, līdz ar to arī mēs mēģinājām sazināties ar tiesu izpildītāju, kādu viņu plānu viņi arī vēl nemācēja pateikt. Bet visticamāk, ka piedzīt būs sarežģīti. Tātad, ja es pareizi atceros, tas ir pašvaldības zemes gabals aiz Kadagās mājām, kur ir uzbūvēts šīs nepabeigtās daudzdzīvu ēkas. Tātad ilgstošie, kura gada netika maksāt noma, mēs esam izgājuši šo piespiedu procesu, piedzīšanas procesu. Process pats ir iziets, ir nodiets izpildītājiem, tad mums izdosies. Un, ja viņi, es nezinu, cik liela ir šī griba. Un ja ir izsoli, tad pašvaldībai ir pirkuma tiesības? Ja ir izsoli pirmkārt pirkuma tiesības uz hipotekāru kreditoram, tad, ja... Tas ir banka? Jā, banka. Bet būtības Pašvaldība ir numur 2 un tad vispārēji. Sapratu. Vai deputātiem jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu uzsākt Ādažu novada būvvaldes lēmuma piespiedu izpildi. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par ietves izmantošanu Rīgas gatvē 28, ziņo Guntis Porietis. Finanšu komitejā tika izskatīts un atbalstīts priekšlikums atļaut izmantot ietvi Rīgas gatvē 28, lai Sijā konditorijas Saracens varētu pievest pie kafejnīcas Beķerē preci. Un deputātu viedokļi bija tāds, pirmkārt, uzņēmumu ir jāiesniedz apliecinājums, ka zemes īpašniekam nav iebildumu, ka par šo ietvi braukt uzņēmumam vai apkalpojušu uzņēmumu autotransports. Un apstiprinu, ka 17. martā mēs esam saņēmuši šāda veida atļauju no zemes īpašnieka Sija Hiponija. Tātad šī lēmuma projekta argumentējošā daļā mēs to esam atsevišķi norādījuši. Un otra lieta, ka deputāti ierosinājums bija noteikti jā, ja tās autotransports piebrauc un pieved preci vai paņem preci no kafejnīcas tādos ilgstošos laika periodos, darba dienās no 6:20 rītā līdz 19:20 vakarā un sestdienās savukārt no 7:30 rītā līdz 18:30 vakarā, tā doma varētu piekrist šīs ietves izmantošanai īstermiņa lietošanā laika periodā ilgāk par 15 minūtēm. Atbrauca, izkrāva, aizbrauca. Atbilstoši šim arī sagatavots lēmuma projekts. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Tātad ar firmu bija pēc mūsu attīstības komitejas vēl kaut kāds viedokļu saskaņošanas, jā? Jā. Bija. Atvainojos, es vienkārši nebiju. Labi. Vai deputātiem ir jautājumi, vai varam balsot? Varam balsot. Lūdzu, deputātu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu atļaut Sijā konditorai Saracens, tātad apkalpojošiem transporta līdzekļiem, izmantot ietves daļu ne ilgāk par 15 minūtēm vienā preču piegādes un pieņemšanas reizē, darba dienās no 6:20 līdz 19:20 un sestdienās no 7:30 līdz 18:30. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma maiņu ziņo Everita Kāpa. Attīstības komitejas sēdē tika izskatīts iesniegums par 2 zemes gabalu apmēru. Pašvaldības zemes gabala 970 kvadrātmetru apmēru, kas atdalīts no Gaujas ielas 30, pret piedarošo nekustāmo īpašumu lauku iela A. Ir izstrādāts gan tehniskais projekts, gan zemes ierīcības projekts un veikts novērtējumi, kā rezultātā vērtības starp abiem īpašumiem ir tikai 20 eiro, līdz ar to mēs varam tiesiski veikt šo maiņu. Maiņas ceļā, tas, ko iegūst pašvaldība, ir maģistrālo ielu, tātad zemes gabala maģistrālās ielas izveidīšanas saskaņā ar teritorijas plānu. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Bildumi? Lūdzu balsojumu. Kurš atbalsta lēmumu mainīt pašvaldības īpašumu Gaujas ielā 30, 970 kvadrātmetru platībā pret piederošo zemes īpašumu lauku ielā A maģistrālas ielas izveidošanai? Kurš par? Tā, skaitam, lūdzu personālu balsojumu. Jānis Nēlis par. Erol Rāksona par. Māris Pindžuks par. Pēteris Balzāns par. Tātad lēmums nav pieņemts. 6 par, 3 atturās un 4 pret. Paldies. Par ieceru piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu ziņo Mārīta Štetika. Apsveicam Mārīta ar vārda dienu. Attīstības komitejas sēdē ziņoja par grāviem, kuriem būs liederīgi piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu. Attīstības komitejā atbalstīja šo ieceri un lūgums atbalstīt sēdē. Vai deputātiem jautājumi, vai varam balsot? Lūdzu deputātu balsojumu. Kurš atbalsta noteikti koplietošanas meliorācijas sistēmu, kurām ir liederīgi piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusumu noteiktam grāvju sarakstam? Kurš par? Lūdzu deputātu balsojumu. Tā, vienbalsīgi lēmums pieņemts. 13. punkts par grozījumam Ādažu novada domas 2010. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos numur 17. Saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūra augu audzēšanai Ādažu novadā. Ziņo Everita Kāpa. Tātad ir priekšlikums un sagatavot ir saistošo noteikumu grozījums, to, kad arī turpmāk aizliegt līdz 37. gadam pašvaldības teritorijā audzēt modificēto augu. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta grozījumus saistošajos noteikumos numur 17 par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūra augu audzēšanai Ādažu novadā. Kurš par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Pār grozījumiem 2013. gada 23. aprīļa saistošajos noteikumos numur 10 saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Ādažu novadā. Ziņo Everita Kāpa. Tātad arī uz attīstības komitejas ieteikumā balsojumā ir sagatavot grozījumu saistošajos noteikumos, kas aizliedz turpmāk aizliedz ielu tirdzniecības vietās ārā tirgoties ar tirdzniecības precēm.
Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta grozījums Ādažu novada domes saistošajos noteikumos numur 10 par ielu tirzniecību Ādažu novadā. Kurš par? Lūdzu balsojumu. Lūdzu personālu balsojumu. Jānis Lielas par. Karola Dārgsāna par. Valērijas Blāns par. Māris Piņģuks par. Pēters Balzāns par. Vīrs Atalās par. Šeit par. Edgars Aļģers par. Atriekieši pret. Lūdzu fiksēt, kāds balsojums rezultāts. Tā mums 11 par, 2 pret. 11 par, 2 pret, 2 nepiedalās. Tātad komisijā. Par darba aizsardzības politiku Ādažu novada pašvaldībā ziņo Guntis Porītis. Minētais priekšlikums tika atbalstīts Finanšu komitejā un tomēr ir tikai iekļauti redakcionāli labojumi, jo iepriekšēji darba aizsardzības noteikumi, tā politika bija vienkāršāka, gramatiski un novecojas. Paskatoties pašvaldību piemērus, mēs uzskatījām par liederīgu atsvaidzināt vienu no pamatdokumentiem darba aizsardzības jomā. Lūdzu, domu atbalstīt. Vai deputātiem jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta darba aizsardzības politikas noteikumus Ādažu pašvaldības novadā. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi. Kārtība, kādā piešķirt finansējumu dalībai kultūras projektos, ziņo Linda Tiļuga. Linda Tiļuga. Lūgums, tad atliekam šo jautājumu, kamēr nozīmēs, ja? Jā. Tad Finanšu komitejā tika izskatīts gan izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā, gan finanšu jautājumu komitejā. Finanšu komitejā tika izskatīti sagatavotie iekšēji noteikumi par kārtību, kādā tiek izskatīts un izvērtēti, nolikums, kādā tiek izskatīti un izvērtēti fizisku personu, komerc uzņēmumu un kolektīvu iesniegumi attiecībā uz kultūras un mākslas jomā realizējumiem projektiem. Vairākas lietas, kas šeit ir uzrakstītas, tas ir pilnvarojums kultūras centram veikt sākotnējo priekšlikumu izvērtēšanu, bet ņemot vērā, ka šī gada budžetā atsevišķi izdevumus pozīcija nav ietverta kaut kādiem šādiem pasākumiem, tad līdz šī gada beigām gadījumā, ja kāds no pretendentiem nāks ar iesniegumu un lūgs pašvaldības līdzfinansējumu, tad būs jāpieņem atsevišķi izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā un pēc tam finanšu komitejā par nepieciešamiem grozījumiem pašvaldības budžetā. Savukārt nākošajā gadā kārtība nedaudz mainītos, tad jau budžetā būtu iestrādāta kaut kāda konstanta summa šāda projekta atbalstam un tad darbotos pilnā apjomā minētajā nolikumā noteiktie nosacījumi. Katrā ziņā tas ir instruments, ar kura palīdzību taisnīgi, godīgi un pārskatāmi pretendenti varētu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu kultūras projektiem, ko viņi plāno realizēt vai nu novadā, vai valstī, vai ārpus valsts robežām. Lūdzu atbalstīt. Paldies. Vai deputātiem jautājumi? Man ir jautājums. Tātad, ja es pareizi saprotu, tad šī gada periodā būs ikreizējs domas lēmums par komiteju atbalstītiem kultūras projektiem, kuri būs saskaņā ar šiem noteikumiem. Tad mums būs, 5 vai 7 atbalstīti lēmumi. Komitejā mums būs 5 vai 7 domas lēmumi. Un savukārt, ja nākamgad mums ir nobalsots, 5000 eiro budžets, tad Tik tērē, tik ilgi, ka mēs nav iztērējami. doma ir balsot negrozot budžetu, bet vienkārši mēs atbalstam konkrēto vienu projektu, ja komiteja viņu ir izskatījusi. Tāda ir procedūra. Paldies. Vai vēl kādi jautājumi deputātiem? Nav. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta nolikumu kārtību, kādā piešķirt finansējumu dalībai kultūras projektos. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par nomas maksas noteikšanu kultūras centra telpām ziņo Linda Tiļuga. Mēs vienu jautājumu jau nobalsojām. Tad mēs pārskatījām arī nomas maksas kultūras centra telpām, pilnībā aprēķinājām
Tad vidēji par cik procentiem pieaug pret esošo līdzinējo nomas maksu? 5% pieaug. Taupām tukšs. Pamatots arī uz to pieprasījumus. Tas ir pamatots arī uz to salīdzinot, piemēram, Rīgas kultūras iestādēm. Labi. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Kurš atbalsta lēmumu par nomas maksas noteikšanu Ādažu kultūras centra telpām? Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par darba grupas izveidošanu Kadagas ciema centrālās daļas detālplānumu izstrādes atbalstam. Ziņo Silvis Grīnbergs. Attīstības komitejas sēdē tika sniegts informatīvs ziņojums par Kadagas ciema centrālās daļas detālplānumu izstrādes projektu, ko veica SIA reģionālajie projekti. Un attīstības komiteja nolēma, ka, lai atbalstītu šī detālplānumu izstrādi, ir nepieciešams izveidot darba grupu, mērķi izcināt darbinieku un domu deputātu viedokļus par Kadagas ciema centrālā daļā izvietojumu objektu klāstu un arī citādiem priekšlikumiem Kadagas ciema centrālajai daļai. Ir darba piedāvāti 12 darba grupas locekļi, papildināt vēl ar 5, tad šeit ir 15 darba grupas locekļi, kas ir piekrituši darboties. Man jautājums varbūt jaunajiem nākošiem deputātiem varbūt ir vēlmi arī piedalīties, un mēs varam vēl šajā lēmumā iekļaut apsjomu deputātus. Paldies. Jautājums deputātiem. Tātad jūs redzat komisijas locekļu kandidātus. Pirms mēs balsojam, vai ir vēlme vēl kādam deputātam no vecajiem vai jaunajiem deputātiem pieteikties, tad tas ir diezgan nozīmīgs. Faktiski vienīgais detālu plānojums, ko pašvaldība šogad veids, un runa ir par Kadagas ciemata aizmuguras daļu, tātad aiz daudzdzīvokļu mājām uz Gaujas pusi. Ir pašvaldībai piederoši 25 hektāri, kur ir jau padomu laukos haotiski sabūvēts garāžas, fermas un teritorija piedrazota. Nav skaidri plānoti ceļi, ir vienkārši starp riedēm izbraukāti vietas celiņi, kas aizved tālāk uz Saules pļauju ciematu un vēl tālāk uz Večtāles ceļu, kurš ir diezgan maģistrāls nozīmes zemes ceļš Ādažu pašvaldībā. Un mums tātad, tas ir diezgan būtisks izveidot šo vīziju šai teritorijai, paredzot arī sabiedriskas nozīmes objektus, vai tie būtu pašvaldības funkciju veikšanai vai komerces funkciju veikšanai, jo Kadagā, kā mēs zinām, nav īsti attīstīti ne pašvaldības, ne arī komerces pakalpojumi, bet ir diezgan liels iedzīvotāju skaits, kā arī ir armijas daļa, kas ir faktiski daļa no Kadagas ciemu kopienas, ja viņi ir daļai mainīgi, daļai pastāvīgi, bet arī viņiem ir vajadzības pēc sporta, pēc atpūtas, pēc varbūt ēstuvēm kādām vai šādiem citiem pakalpojumu objektiem. Mums šobrīd ir diezgan liela zemes teritorija, kur tā tad nav saplānot, nav sadalīta, nav saprotams, kur ir ielas, kur var kaut ko darīt. Un tātad pēc šī detālu plānojuma varētu arī varbūt kaut kādā veidā atdzīvināt Kadagas attīstību tajās teritorijās. Vai ir kāda vēlme vēl deputātiem pieteikties šajā darba grupā? Werner nav vēlme, ja? Paldies! Ja priekšlikumu nav, lūdzu deputātu balsojumu. Kurš atbalsta lēmumu projektu par darba grupas izveidošanu Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta izstrādes atbalstam? Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Man ir prieks to papildus. Lūdzu. Tad izaicinājums ir zināma darba grupas sēde, kad 31. martā, 10. pēc zālē.
Cikos es atvainojos? 10. Pirmdien 10. Otrdien. Mums ir vēl viens. Otrdienās plus 10 ir komisija. Vēl lūgumu pārsaukt stundu vēl. Man nāk Pāreks bankas tas īpašnieku pārvaldītājs par mūžastiem, graustiem tieši 10. Es esmu pats. Man ir 10. Tad mēs varam bez 11. Tad citu dienu no rīta. Mēs varam likt arī 9, bet... 8, 9, tā ir diena. Kāda priekšlikuma? Nākošu nedēļu faktiski 2 dienu, bet tas ir 31. aprīlis līdzīgi. Arī kaut cerības zāli brīvi. Vai dienu? Bet, kolēģi, vai 1. aprīlis varbūt bez joks pie malas, bet... Labāk no rīta, un 11, tas ir 9? 8. Nevar 8. Plānošanas ir 8. Jums ir plānošanas. 9 ir ok? 1. aprīlī 9. Un, jā, iespējams, tad jau man arī... Man jau 31. Tai pašai 31. var nebūs. Neprastēs. Tas stundu jau nebūs. Otrdienas varu. Otrdien 9. varu. Paga, Edmund, otrdien 9. tev nav problēma? Nē, es vēl varu mēģināt to Pāreks uzņēmumu pārunāt vēlāk. Vims. Tad trešdien 9. Tad trešdien 9. Tad liekam kādu pusotru stundu. Tā, tad lūdzu fiksējam savos kalendāros. Paldies. 9. punkts. Pārstūrīšu ielas ūdensvadu un kanalizācijas uzbūvi. Ziņo Jānis Tilčiks. Latvijas Bankas sēdā, finanšu sēdā šis jautājums tiek skatīts, ka no iedzīvotājiem saņemts iesniegums par ūdensvadu kanalizācijas izbūvi un sagatavots lēmumu projekts ūdensvadā izbūves un nekustamā īpašuma nodokļu atlaide iedzīvotājiem, kur ir gatavi par saviem līdzekļiem izbūvēt ūdensvadu, kurš varētu nākotnē būt kā meģistrāts vats. Priekšlikums būtu atbalstīts. Tas ir vienošanās projekts. Tātad par tām arī viss ir izrunāts, viss ir sapratuši piekrituši. Jā, tām ir palielināsies, bet viņi tā kā ir piekrituši. Bet tāda uzsākšanas viņam tāpat pašvaldība jāsniedz vienošanas. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi par iedzīvotāju investīciju sabiedriskajā infrastruktūrā Stūrīšu ielā? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu piekrist tātad ūdensvada izbūvē Stūrīšu īpašumā par privātiem līdzekļiem. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Tā, 20. dienas kārtības punkts par telpu Ādažu novada bibliotekai. Ziņo Guns Borietis. Atgādina domē, kad attīstības komiteja 10. martā un komiteja 17. februārī un pēc tam 17. martā izskatīja jautājumu par telpu piemērotību Ādažu novada bibliotekas īslaicīgai līdz 3 gadu periodam izvietošanai. Un ņemot vērā saņemtos priekšlikumus no telpu iznomātājiem, Finanšu komitejā tika atbalstīts priekšlikums nomāt telpas novada bibliotekai no Sijā Rijas, Gaujas ielā 27B, 280 kvadrātmetru platībā, uz 3 gadiem sākot no šī gada maija, un nosakot telpu nomas maksu 3,50 eiro par kvadrātmetru bez PVN. Finanšu komitejas sēdē deputāti uzklausīja arī bibliotekas vadītājas viedokli par telpu nepieciešamību,
jo viņas argumentācija bija, ka jāņem lielākais piedāvātais telpu apjoms, tātad 280 metri, gan otrajā stāvā, gan pirmajā stāvā neliela palīga telpa. Izvēloties mazāku telpu platību, arī nomas maksa gan būtu lielāka, bet kopējā summa, ko samaksātu mēneša maksā, būtu nedaudz lētāka. Finanšu komiteja atbalstīja sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu atbalstīt. Paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Mums ir arī bibliotekas vadītāji. Jautājumu nav. Lūdzu deputātu balsojumu. Kurš atbalsta lēmumu nomāt no Sijārijas Ādažu no bibliotekai nepieciešamās telpas īpašumā Gaujas ielā 27B 280 kvadrātmetru platībā uz 3 gadiem no 15. gada 1. māja līdz 18. gada 30. aprīlim, nosakot telpu nomas maksu 3,50 € kvadrātmetrā bez PVN. Kurš par? Tā balsu skaitīšanai personāla balsojumu lūdzu. Kerolda Ādažu par. Valērijas Bulāns par. Mārcis Brods par. Māris Priņģuks par. Pēteris Balzāns par. Giris Antonovs par. Aleks Pumekāls turēs. Egils Pumekāls par. Edvins Šemers Antonovs. Giris pret. Adrija Keiša. Edgars par. Paldies. Kāds ir balsojuma rezultāts? 9 par, 2 atturās, 2 pret un 2 nepiedalās domas sēdē. Lēmums pieņemts. Paldies. Zemes jautājumi. Ziņo Golijas kungs. Zemes jautājumi ir arī skatīti finanses komitejas sēdē, tāpēc nekāda papildinājuma nav bijis. Šeit atcīmredzot, vai ir kādi jautājumi. Tā te atcīmredzot būtu jābalso ar pirmo punktu, jo finanses komitejas sēdē domas stāvības. Lūdzu deputātu balsojumu par Krievijas pilsones pirkumu Garkalnē, Stirnu ielā, zemes īpašumam domājamo daļu iegādē. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta zemes iegādes iegūšanu īpašumu. Kurš par? Lūdzu personāla balsojumu. Jānis Krevots par. Kerolda Ādažu par. Valērijas Bulāns par. Mārcis Brods par. Māris Priņģuks par. Pēteris Balzāns par. Giris Antonovs par. Vitālijs Pumekāls par. Egils Pumekāls par. Edvins Šemers par. Edgars par. Adrija Keiša pret. Paldies. Lūdzu balsojuma rezultātus. 2 pret, 10 par. 2 bija pret, ja? Paldies. Lēmums pieņemts. Tā, un otrais punkts ir par agrāk pieņemto lēmumu precizēšanas. Tikā redakcija. Kurš tad bija? Labojas, tāpēc precizēt tā. Kolēģi, atvainojos, precizējumi bija viens balsojums pret iepriekšējo audio nepareizi atskaņojumu. Lūdzu. Tad par otrais jautājums ir par agrāk pieņemto lēmumu precizēšanu. Tātad lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu precizējumu. Vienā punkta izteikšanā citā redakcija. Precīzi redakcija. 8. punkts. Tātad, ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 2008. gada 17. jūnija MK noteikumiem numur 453, kādā nosaka valstīm pašvaldībiem piekritušo lauku apvidus zemi, kur turpmāk izmantojam zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstīm un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi. 2. un 14. punktu. Likumu par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām, to nostiprināšanu zemes grāmatā, 3. punkta, 2. daļas, 2. punkta, 4. 2. prim, 6. panta, 6. daļu, likumā par pašvaldībām, 15. panta, 1. daļa, 7. punktu. Ādažu deputāti, Ādažu doma nolēma
nolēma, jo sadājiet netiek mainīt, tad tur bija... Tātad manis nolasītais teksts ir precizēts, ja? Lūdzu deputātu balsojumu. Kurš atbalsta precizētu lēmumu tekstu? Kurš par? Vienbalsīgi. Lēmums pieņems. Pār nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24 Rīgā turpmāko izmantošanu. Ziņo Natāļa Krasnova. Krasnovas vietā Everita Kāpa. Tātad šis jautājums tika izskatīts finanšu sēdē un paskaidrot tātad 15. vai 13. februārī nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 24 kopīpašnieki, kas ir visas bijušās pierīgas pašvaldības, kas ir norādīts lēmumā, tā skaitā Ādažu novada dome, nolēma pagarināt nekustamā īpašuma nomu līdz 18. gada aprīlim, jo iepriekšējais līgums beidzās šī gada aprīlī, un veikt jaunu novērtējumu, aktualizētu šī īpašuma pārdošanai. Iepriekšējā īpašuma pārdošana uz izsoli neatgāja, jo par to nenobalsoja visas pašvaldības. Ir daļa pašvaldības, kuras, acīm redzot, vēlētos iegādāties iespējams šo īpašumu savā īpašumā. Finanšu komitejas sēdē bijis jautājums par ienākumiem un izdevumiem attiecībā uz šo ēku, tad grāmatvedība ir savilkums, tātad vienīgie izdevumi, ko mēs maksājam, ir proporcionāli savai domājumai daļai nekustamā īpašuma nodokli. Šobrīd ēkā nekādi ieguldījumi, tādi, kur pašvaldības būtu vienojušās un ieguldījuši nav, un arī nav par to vienojušās, tātad ēka tiek uzturēta no telpu nomas maksām, tātad, ko jūs redzat, mūsu ieņēmumi ir 910 un izdevumi pretī ir 294. Es nepiedalījos. Katru gadu mēs saņemam 700. Mēs saņemam visu, mēs daļu attiecīgi samaksājam Rīgas domai par nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli savai domājumai daļai. Es no savas puses, varbūt, par cik es nepiedalījos finanšu komitejas sēdē, paziņošu par sēdi, kurā piedalījās gandrīz visi pierīgas pašvaldību mēri, kas ir šo ēku turošo pašvaldību pārstāvji. Un tātad tā situācija bija sekojoša, ka tātad tas jautājums, viņš tiek gadiem malts, un viena pašvaldība Mārupa ir izteikusi tādu diezgan noteiktu vēlmi nepārdot šo īpašumu tādā skatā, kā viņš ir, un tādā juridiskajā situācijā, kā viņš ir, ņemot vērā to, ka ēka ir ar labu novietojumu, bet tādā viduvējā stāvoklī. Savukārt vairums pašvaldību bija ļoti noteiktu tādu kasu pozīciju pārdot zemi par jebkuru, pārdot ēku vienkārši par novērtējumu cenu, jo viņas neredz, ka viņas var izmantot savām funkcijām, un arī neredz juridisku pamatojumu investēt ēkā, viņu sakārtot un tādā veidā gūstot augļus no sakārtot īpašumu pārdošanas. Un tam par šķērsli vēl ir tas, ka ir tik daudz dalībnieku, un lai vienkārši vienotos 17 vai 19, cik ir īpašniekiem, ir ļoti sarežģīti viņu finanšu situācijās, viņu politiskajās situācijās, viņu gribā un tā tālāk. Ja, līdz ar to tā drīzākā iespējamība ir, ka absolūtais pašvaldību vairākums piekrīt tam, ka šo ēku atsevina novērtējumu cenu, un tie bija indikatīvi 50,000. Pateikt, jo es saprotu, ka tiks aktualizēts jauns. Pēdējais novērtējums bija 900 13. gadā, tur bija kaut kāds miljonus. Man ir kaut kāds miljonus, man nav līdz tas novērtējums. Es viņu vienā sēdē skatījām, un tas jebkurā gadījumā situācija ir tāda, ja mēs, piemēram, lemtu tā kā Mārupe, tad mums būtu jāuzņemās saistības investīcijām situācijā, kur tātad lielākā daļa pašvaldību jau būtu aizgājuši, un viņu daļu iespējams tad pirktu kāds privātais, un mums būtu jādzīvo kopā ar privāto jau kā mazākumu akcionāriem. Ja? Tā būtu tā
vai arī pašiem tad jāpērk to, nezinu, 17 vai 16 vai 15 pašvaldību daļas par nominālu vērtību, kas nav augsta cena, bet nu, tad mums ir jāpamato pašiem sev, finanšu ministrijai, kāpēc mēs pērkam šo māju, un ko tur darīt, lai gūtu augļus, vai iznomāt, vai veiktu, nezinu, piemēram, uzbūvēt Ādažu vidusskolu Rīgas centrā, nu, kā piemēra, tas bija tāds interesants variants. Bet... Es atvainojos, tad 13. gadā ir ēkai bijis novērtējums, tas, par ko mēs seksim to savu daļu, viņi ir bijusi par 1 miljonus 296 tūkstoši eiro. Jā. Tātad 1,3 miljonu eiro bija vērtējums pirms nepilniem 2 gadiem, un tagad tas vērtējums, nu, tagad viņš ir pamainīties. Aktualizēts. Drīzāk viņš neies uz augšu. Kā lūdzu? Mums ir tāda vēlme. Bet mums ir jāpieņem lēmums. Mums ir lēmums par to, ka, cik mēs esam īpašnieki, jāpapiena līgums, jā, jo mēs uz to laiku vienalga, mēs dabūjam savus ienākumus, un ēka jau ir, mums viņi jāapsaimnieko šākā. Jebkurā gadījumā ēkas apsaimniekotājs EGO projekts, viņam ir vēlme tātad turpināt šo te ēkas apsaimniekošanu, mums īsti nav, kur likties mums ir vajadzīgs, kā arī viņam būtu jāveic viss šīs darbības, kā arī šis pats apsaimniekotājs bija vēlējies izpirkt kaut kādas, es neatceros, 3 vai 4 daļas, nu, tātad cik ļauj, bet ne visu pašvaldībām piederošo īpašumu, ja, tā kā kaut kādas privāta motivācijas tur ir, lai tā ēka sakārtotos, bet pašvaldību pusē tā motivācija nav. Tas saruna arī bija varbūt pat zinām mērā asa, īpaši dēļ Mārupas viedokļu, bet nu, vairākums tur bija redzams. Mūsuprāt, nu, Ādažu doma laikam arī tad neredz īsti tādu iespēju investēt un pirkt. Vai deputātiem ir kāda citu viedokļu? Kā var nopirkt vienu istabu milzīgā mājā, un kā tad viņi apsaimniekot un kā viņi izmantot? Tas taču ir pilnīgi nereāli un glupi. Šobrīd tās īres maksas ir no 2 līdz 3 eiro atkarībā par kvadrātmetru, kas arī Rīgas centram ir ļoti zems, bet par cik gandrīz katrai telpai ir vajadzīgs remonts, tad nomas līgums ir tāds, ka ja privātais nomnieks tur saremontē, ieliek logus vai lampas vai sakrāso sonus, sienas vai ko, nu, tad viņam atlaiž to investīciju daļu no nomas. Līdz ar to tie ieņēmumi ir diezgan mazi, un arī tās, par cik tas nomas termiņi ir īsi, netur ir kārtīgi nomnieki, netur ir kārtīgi remonti. Tātad tā ir tāda tipiska situācija, kā Rīgā ar denacionalizētiem namiem. Visur ir īstermiņš, un viņš ir tāds caurs loks patiesībā. Jautājumu nav, lūdzu deputātu balsojumu. Kurš atbalsta lēmumu piekrist slēgt vienošanos ar SIA EGO projekts? Tātad par līguma termiņu, nomas līguma termiņu pagarināšanu, apsaimniekošanas līguma termiņu pagarināšanu līdz 18. gada 9. aprīlim, kā arī tātad uzticēt šī īpašuma tirgus svētīgas aktualizāciju un kompensēt Ķekavas novada domē izdevums gan par 13. gadu 9. augustā veikto novērtējumu, ko viņi apmaksāja. Mūsu daļa ir 32,38 eiro. Tātad, un mēs nenosedzām savu daļu kā citas pašvaldības, jo nenotika atsevināšana, kā arī mēs apņemamies kompensēt to novērtējumu izmaksas, kas vēl būs uz priekšu jaunajā novērtējumā. Vai deputāti atbalsta? Kurš par? Lūdzu balsojumu. Tātad personāla balsojumu. Jānis Lielais par. Elona Dārsona par. Valērija Mulāns par. Lielais Bumba par. Mārs Piņģuks par. Pēteris Balvans par. Iris Epinās par. Itālais Klemers par. Edis Lūdzu par. Evelīns Šēvers par. Varmundzīvs par. Šēpries Vārnēs par. Attiek Keišēpries. Lūdzu balsu. 13 par, 1 atturās. Paldies, lēmums pieņemts. 23. punkts. Par grozījumiem sadzīves atkrituma apsaimniekošanas maksā ziņo Guntis Korietis.
Finanšu komitejā tika izskatīts jautājums par atkrituma apsaimniekošanas maksas palielināšanu, un tam ir tiesisks pamats atbilstoši noslēgtajam līgumam starp Ādažu novada domu un atkrituma apsaimniekotāju, kā līgumā ir iestrādāts nosacījums, ka vienu reizi vai 3 reizes 5 gadu laikā atkrituma apsaimniekotājiem ir tiesības pamatotu iemeslu dēļ pārskatīt un ierosināt domai apstiprināt tarifu palielināšanu atkrituma apsaimniekošanā. Ierobežojums ir šādu tarifu palielināšanu uzņēmums nevar prasīt ātrāk kā 1 gadu pēc noslēgtā līguma. Ņemot vērā, ka līgums tika noslēgts pagājušā gada februārī, tad uzņēmums šo iespēju ir izmantojis. Savā argumentācijā viņš norāda, ka no šī gada 1. janvāra ir cēlušās atkrituma apsaimniekošanas izmaksas atkrituma poligonā, kas ir pieaugušas vairāk kā par 13%. Līdz ar to pārskatot to tarifus, kādiem viņš startē novinnē atkrituma apsaimniekošanas konkursu Ādažu novadā, uzņēmums ierosina Ādažu novadu domai paaugstināt tarifu, ja nemaldos 46 centīmu apmērā, kas ir 9,8% salīdzinājumā pret sākotnējā tarifu izmaksām. Lūdzu domi pieņemt lēmumu. Paldies. Vai deputātiem ir kāda viedokļa par koriģēto nomas maksu? Atkritumu maksu, tātad apsaimniekotājiem. Vai ir kāda viedokļa? Uzņēmums lūdza šo jau ar 1. aprīli, bet izvērtēt noteikti šādu maksu var tikai pacelt ir mēnesi iepriekš ar to paziņot iedzīvotājiem, par ko mēs esam arī informējuši uzņēmumu, kad šādu maksu var tikt pacelt tikai 1. māja. Tāpēc arī viņi iesniedzinājumi ar 1. aprīli, bet mūsu lēmums ir 1. māja. Paldies. Vai deputātiem kādi jautājumi, iebildumi, viedokļi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš atbalsta lēmumu projektu apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Ādažu novadā eiro 5,23 eiro par kvadrātmetru apmērā sākot ar 2000 kubikmetrā, sākot ar 15. gada 1. māju. Kurš par? Balsojam. Lūdzu personāla balsojumu. Geralda Māris Piņģuks par. Pēteris Balzāns par. Paldies. Lūdzu rezultātu. 5 pret, 9 par. Tātad 9 par, 5 pret, nepiedalās 1, lēmums pieņemts. Paldies. Par saistošo noteikumu, saistošie noteikumi par pasažieru pārvadājumu ar viegliem taksometriem licencēšanu Ādažu novadā. Ziņo Everita Kāpa. Tad ir sagatavoti jaunā redakcijā saistošo noteikumu par pasažieru pārvadājumu ar viegliem taksometru licencēšanu, viegliem taksometriem, kas ir sagatavot ņemot vērā arī citām pašvaldībām, ko valsts kontrole ir aizrādījis, kas ir jāpapildina šajos noteikumos, kā arī mūsu noteikumi bija, teiksim, pavads, un viņiem nebija, teiksim, tā bija jāsakārt atbilstoši juridiskai tehnikai, bet būtiski tādi lieli labojumi nav veikti, būtiski labojumi tikai tie, kas ir ar sarkanu, arī izņemts no iepriekšējiem noteikumiem ārā ir viss tas, kas viņiem bija, kas kādreiz bija komersantiem jāiesniedz, ko šobrīd var pašvaldību pārbaudīt publiskajos reģistros. Finanšu komitejā šie noteikumi tika atbalstīti. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Situācija Ādažos jau 4. gadu neviens nav griezies pēc licencēm, jo viņiem nav izdevīgi ņemt privātajiem taksometriem licences Ādažu novadā, viņi nevar braukt Rīgā ņemt pasažierus. Šie pārvadātāji ir izvēlējušies ņemt licences Rīgā, kur viņi var strādāt un vest pasažierus uz Ādažiem, no Ādažiem un tā tālāk. Četri noteikumi ir. Jā, ja kāds vēlēsies, tad mums tas ir reglamentācija. Vai vēl kādu viedokļu? Lūdzu. Vēršu uzmanību
Valērijas Bulāks. 6. punktam vajadzētu precizēt, kuram vietniekam. Mums šobrīd 2. Mums ir, jā, bet tātad es tagad nepateikšu, kurā punktā mums ir izlasīt punktu 2, tad tur ir noteikts, ka uz Ādažu novada domas priekšsēdētāja pirmās vietnieks turpmāk ir vietnieks, lai nebūtu katrā teikumā, kur mums vajag. Paldies, sapratām. Mēs vienkārši esam saīsinājuši. Labi. Vai ir vēl kādi jautājumi, precizējumi, iebildumi? Nav. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta grozījumus saistošajos noteikumos. Jauni tie būs. Mēs ar šie būs jauni, un šie mēs atceļām iepriekšēji. Kurš atbalsta jaunus saistošos noteikumus par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību. Ādažu novadā. Kurš par? Lūdzu balsot. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par publiski pieejamo pārvietu Baltazarā ziņo Gunta Dundure. Gunta ir slima. Mums, ja mēs jau ilgus gadus nomājam no privāta personas nomājam pludmali, kurā ir arī projektiņš, bērna laukums iekārtot. Šī pludmale ir publiski pieejama, ir sakārtota, paši iedzīvotāji viņu tīra, un viņi ir ļoti labā pievilcīgā skatā, un ir lūgums pagarināt nomas līgumu līdz 18. gada uz 3 gadiem, jo tā maksa ir 11 eiro mēnesī, un gadā tikai bija 100 lati. Tagad 100. Sakot, tā maksa ir ļoti netiek mainīta. Informācija mums pārvērsta uz eiro. Es biju saņēmis pašvaldības domai adresētu vēstuli ar 68 parakstiem, kur tātad bija vēlme iedzīvotājiem saglabāt piekļuvu ezeram, lai pašvaldība tātad turpina šīs tiesiskās attiecības vai pat atpērk, lai būtu šī publiskā piekļuve tajā ezera pusē, kas ir tātad pie Lielā Baltazara. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņems. Par meliorācijas sistēmu pārbūvu un piedalīšanos koprojektā atbalsts ieguldījumam infrastruktūrā. Ziņo Mārīta Šketika. Situācija nedaudz mainīsies kopš finanšu sēdes. Cernikava ir paziņojuši, ka viņi vēlas uzņemties iepirkuma procedūras izsludināšanu projektēšanai. Tad arī mainās tā summa, ko iepriekš prasījām pie nepieciešamā budžeta grozījumiem. Tad šī brīdī situācija ir tāda, ka viņi izsludinās iepirkumu, tātad noslēgs līgumu par projektēšanu, un mēs tātad samaksāsim savu daļu, kas būtu 50% no līguma summas. Tātad, jā. Tad tie savienotie grāvi tiks projektēti vienlaicīgi? Jā, viņi vienlaicīgi sākotnējā doma bija, kad mēs uzņemamies projektēšanu un Cernikava atmaksā mums to daļu, bet tagad ir viņi paziņojuši, ka viņi vēlas projektēt, un tad mēs atmaksājam to savu daļu viņiem. Bet tātad tie ir nogriežņi vienam grāvim dažādās pašvaldībās, dažādos posmos, kur tur nav iztīrīts, jā? Nē, tie ir grāvi, kas mums savienojas uz robežu, ir maģistrālai grāvi 3, un tad viņi no savas puses, no Sūkņu stacijas līdz robežai, pēc tam veiks būvniecību, un tad mēs no robežas līdz grāvi galām. Tas nozīmē, tehniskais projekts ir viens, un savukārt būvniecības iepirkums arī būs viens uz 2 pašvaldībām. To mēs par to nav vienošanās. To nav vienošanās, jo pašlaik mēs ejam ar projektu uz Latvijas. Bet Eiro fondu projekts droši vien būs arī kaut kā vienots. Jā, Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Mēs budžetā bijām paredzējuši 7,5 tūkstoši, šobrīd tā summa ir mazāk vajadzīga. Nē, ir klāt, tāpēc, kad sanāk klāt, jo mēs šogad nebijām paredzējuši projektēt tos grāvus, kas nāk mums uz koprojektu ar Cernikavu. Labi. Tātad palielinās summa par 5750 eiro. Vai deputātiem ir kādi iebildumi, vai varam atbalstīt? Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu projekts.
Kurš atbalsta Ādažu novada pašvaldības dalību koprojektā ar Cernikavas novada pašvaldību atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā, sagatavojot kopīgu koprojektu šīm meliorācijas grāviem. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņems. Izmantojot iespēju, ka ziņoja pirms grozījumiem pašvaldības 2015. gada budžetā, tātad uz budžeta pieņemšanas laiku mēs decembrī pieņēmām lēmumu tātad apturēt Upmala aizsarga Daumbio projekta virzību un tika lausts līgums ar izpildītājiem, tātad CIA geokonsultants par skiču projektu izstrādi. Nebijām uz budžeta pieņemšanas laiku vienojušies par izpildītajiem darbiem, kurus pieņemsim. Un šobrīd tātad esam vienojušies par pieņemajiem darbiem, tātad izpildītajiem, kurus pēc līguma mums būtu jāapmaksā. Un tātad kopējā līguma summa bija ar PVN 17,666 eiro. Un uz šo brīdi par pieņemajiem darbiem kopējā summa ir 13,431 eiro. Tātad lūdzu veikt grozījumus budžetā, lai apmaksātu paveiktos darbus un noslēgtu līguma saistības ar CIA geokonsultants. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu, tas ir balsojums. Pirms tas nebija iekļauts, jo uz to brīdi tā mums nebija vienošanās. Tas ir skaidrums pie 27. Jā. Tātad. Varbūt tad šobrīd noklausāmies kopējos budžeta grozījumus. Jā, lūdzu. Vienkārši ir lēmuma projektā, lai mums ir ielikts, ka Cernikavas novada pašvaldība, jūrot veikt šo ietekmi procedūru, tikko saņemt īstenot Cernikavas, un viņiem to darīs viņu komunāls servis. Viņi kā jūs neskaņojuši savu lēmumu projektu, un lūdzu, tad mums arī mēs šajā lēmuma projektā jo viņiem funkcijas šī. Viņi ir tie, kas veic to projektu pasūtīšanu? Tad ir jāprecizē nedaudz lēmums. Jā, nevis par viens vārds, tikai par nevis Cernikavas pašvaldībā, bet komunāls servis. Tad vai deputātiem nav iebildumu, ka Cernikavas novada pašvaldības vietā parādās Cernikavas novada aģentūra? Komunāls servis. Iebildumu nav. Paldies. Tātad par grozījumiem pašvaldības 2015. gada budžetā ziņo Sarmīte Mūze. Tātad ir nelielas korekcijas pret šo failu, to, ko jums tikko meliorācijas speciālisti noziņoja. Bet ejot pēc kārtas, ieņēmumu daļā mums šajā gadā tātad papildinās par 275 eiro, jo tika atbalstīts projekts Proti un Darbs, un šī gada budžets ir 275 eiro. Tātad šī nauda ienāk mums ieņēmumu daļā, palielinot ieņēmumu daļu līdz eiro 12,049, 12,049,278. Savukārt izdevuma daļā budžets tiek grozīts saimniecības daļā, tātad 10,000 pēc saistošo noteikumu par daudzstāvu mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanu. Un es mazliet precizēju to summu, tātad 5,750 meliorācijas grāvju projektēšanai. Un papildus to, ko jūs pēdējo tikko nolēmāt, plus 13,435. Kā lūdzu? 13,435 eiro pakalpojumu apmaksai, kas saistīts ar uzņēmumu jau pagājušajā gada beigās. Tālāk grozījumi par saskaņā ar kultūras komitejā nolēmto 2 jaunām vakancēm kultūras centrā, kas šajā gadā sastāv 19,455 eiro. Draudzēm tika atbalstīts neliels palielinājums
summai tātad 1500 katrai draudzēnies, 1423, kā sākotnē tika apstiprināts, un izglītības iestādēm Ādažu mākslas un mūzikas skolas flīģeļa iepirkums ir noslēdzies un reālā summa izrādās par 6136 lielāka, kā tika nolemts budžeta plānošanā, un tie 275 eiro projektam Prot un Dari, kas ieņēmuma daļā parādījās, viņi iziet arī caur izdevumu daļu šajā gadā. Kā rezultātā kopējie izdevumi palielinās par 55 205 eiro, un konta atlikums samazinās par 54 930 un ir 351 470 uz gada beigām. Un EKK, tagad man jāprecizē tie 13 000, ko mēs pielikām, bet tātad budžeta grozījumi gan par EKK, gan kopējie. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, deputāti, jautājums? Jautājumu nav. Ja jautājumu nav, varam balsot. Lūdzu, balsojumu, kurš atbalsta grozījumus 2015. gada Domas budžetā. Kurš par? Lūdzu, personāla balsojumu. Jānis Levons par. Kirola Aleksandrs par. Leons Kulturs par. Mārs Piņķuks par. Pēteris Balzāns par. Edita Antonovs par. Jānis Levons par. Edvins Šepers par. Lemons Dievis pret. Edvins Redens par. Andrija Tieša pret. Paldies. Lūdzu, balsojumu rezultātus. Atturās 2 pret un 11 par. Paldies. Lēmums pieņemts. 28. dienas kārtības punkts par Ādažu novada 2007. gada 26. jūnijas sēdes lēmumu numur 65 apstiprinātā detaļu plānojuma zemes gabalu mašstapiņu krastnieki un piekrastnieki realizāciju un sadarbības līguma noslēgšanu par ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvi. Ziņo Andris Pricis. Jā, lēmuma projekts tiks skatīts Finanšu komitejā, un pirms tam arī iepriekš ir konceptuāli izskatīts attīstības un Finanšu komitejas sēdē. Ir atbalstīts, lūgums ir atbalstīt šādu lēmumu par šīm izmaiņām šajā detaļu plānojumā, atļaujot īpašniekam atdalīt 7 apūles gabals un slēgt vienošanos ar pašvaldību par šī sadarbības līgumu par detaļu plānojumu realizācijas, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvi. Vai deputātiem ir kādi jautājumi, iebildumi? Jautājumu nav. Lūdzu, balsojumu. Kurš atbalsta lēmumu projektu par sadarbības līgumu noslēgšanu starp Ādažu novada domu, sabiedrību ar ierobežotu atbildību Ādažu ūdeņus un Daumantu krastu zemes īpašnieku? Kurš par? Lūdzu, balsojumu. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Citi jautājumi. Par SIA Ādažu ūdens statūtu kapitāla palielināšanu ziņo Evers Dundurs. Jautājums tika skatīts pagājušā gada Finanšu un attīstības komitejas sēdē, un jautājumi bija mūsu domas uzraugam attiecībā par finanšu ieguldījumiem. Par šo laiku mēs esam saņēmuši atzinumu no Finanšu ministrijas un varam juristiem, kas ir pateikt, šādā veidā ieguldījums var tikt veikts, un arī uzraugs ir devis atļauju, ja deputāti nolēma šādu projektu realizēt. Vai deputātiem ir jautājumi? Loka ielas projekts. Tātad runa ir par ūdensvada un kanalizācijas? Jā, ūdensvada un kanalizācijas projekts. Jā, tātad tā epopēja uzsākās īsumā, kas varbūt nav lietas kursā. 12. gadā tika pieņemts domas lēmums martā par šī tehniskā projekta izstrādi. Tad pagāja diezgan ilgs laiks, kamēr mēs šo projektu pielāgojām īpašnieku prasībām. Pagājušā gadā tika panākts vienošanās ar visiem skatto zemi īpašniekiem, kur tiks būvēts šis kanalizācijas un ūdensvadu tīkls. Pagājušā gadā arī tika veikts iepirkums, kas bija nesamērīgi liels, virs budžeta 85 un 87 tūkstoši. Un tā kā Ādažu ūdens izkalkulējot šo tāmi, piedāvā šo darbu veikt 52 495 eiro. Paldies. Vai vēl kādi jautājumi deputātiem?
Lūdzu, balsu. Vai deputātiem kādi jautājumi? Nē, šāds summa ir iekļaujot lēmumu. Tā. Lūdzu, deputāti balsojumu, kurš atbalsta lēmumu projektu ieguldīt pašvaldības SIA Ādažu ūdens pamatkapitālā 52 495 eiro, lai realizētu projektu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvu no Loka ielas 2 līdz Galvenes ielai 4. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņems. Par amatu savienošanas atļauju. Ziņo Everita Krāva. No administratīvās komisijas priekšsēdētāja Edgara Vernera ar lūgumu atļaut savienot komisijas priekšsēdētāja amatu ar deputātu amatu, ņemot vērā, ka kā deputāta amata savienošana nav nepieciešama, bet kā administratīvās komisijas priekšsēdētāja ir nepieciešama amata savienošanas atļauja, varētu savienot ar deputātu pienākumu. Sagatavots pozitīvs lēmums projekts par atļauju savienot šo samatu lūdzu balsīt. Vai deputātiem ir iebildumi, jautājumi? Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu atļaut Edgaram Verneram savienot Ādažu novada domas administratīvās komisijas priekšsēdētāja amatu ar Ādažu novada domas deputātu pienākumiem. Kurš par? Tā. Edgars Verners nepiedalās balsojumā, pārējie deputāti vienbalsīgi par. Paldies. Lēmums pieņemts. Pār pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanu. Ziņo Gunts Torets. Minētais aizstājošo noteikumu projekts tika izskatīts iepriekšējā Domas finanšu komitejā un tika pieņemts lēmums, ka aizstājošos noteikumus pieņem tad, kad tiks veikti attiecīgi grozījumi pašvaldības budžetā. Tā kā Doma ir pieņēmas lēmumu grozījumu veikšanas pašvaldības budžetā, tad līdz ar to nav nekādu šķēršļu vai kavējumu, lai minētos aizstājošos noteikumus dotu pieņemt. Lūdzu, apstiprināt. Vai deputātiem ir jautājumi par saistošajiem noteikumiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta jaunu saistošo noteikumu pieņemšanu par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīmā zemes gabalu labiekārtošanu. Kurš par? Lūdzu personāla balsojumu. Lūdzu personāla balsojumu. Palēvis Bulāns par. Jā, Bunga par. Māris Priņģuks par. Pēteris Balzāns par. Par. Tālāk komentāri. Paldies. Lūdzu balsojumu rezultātu. 12 par, 1 pret, 1 atturās un 1 nepiedalās domas sēdē. Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Ziņo Gunts Puriets. Finanšu komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu 3 daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes izdevumu sekšanai. Ir iesniegta visa nepieciešamā dokumentācija un pašvaldības doma var pieņemt lēmumu par 420 eiro piešķiršanu katrai no daudzdzīvokļu mājām, lai apmaksātu izdevumus energoefektivitātes pasākumu. Akcentiem jāizskatīt kā matēmiem. Lūdzu, doma pieņemt lēmumu. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu par finansējumu piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājām Pastielā 4, Pastielā 4K korpus 2 un dzīvojamai mājai Ozoli. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Un pēdējais šīs dienas kārtības jautājums par jaunu amatu vietu izveidošanu Ādažu kultūras centra struktūrā. Ziņo Laila Raiskundze. Lūdzu. Tā kā Ādažas kultūras centram pēdējo 5 gadu laikā veicamo uzdevumu skaits ir būtiski palielinājies, un lai varētu uzlabot kultūras centra noteikto funkciju uzdevumu izpildi, tad nepieciešams ir izveidot 2 jaunas amatu vietas,
kas saistīts ar skatuves tehnisko administrēšanu un kultūras projektu un pasākumu koordinēšanu. Šis lēmuma projekts tika atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē, kā arī finanšu sēdē, un arī paredzamā ietekme uz pašvaldības budžetu, kas orientējoši sastāv 19,000, tika atbalstīta tikko pieņemtajā lēmuma budžeta grozījumos. Tāpēc lūdzu izskatīt domai atbalstīt šo lēmumu projektu. Vai deputātiem ir jautājumi, iebildumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta ar 1. aprīli apstiprināt Ādažu kultūras centra struktūrā jaunas amatvienības, projekta koordinators, skatuves tehniskais administrators, nosakot mēneša algas. Kurš par? Lūdzu balsojumu, lūdzu personāla balsojumu. Jānis Melons par. Valērijas Kulāns par. Māris Sprindžuks par. Pēteris Balzāns par. Viritašanās par. Vidāls par atturās. Edmunds Šepets par. Edmunds Šepets par. Paldies. Lūdzu balsojumu rezultāts. Viens atturās, 2 pret, 11 par. 11 par, tātad 2 pret, 1 atturās, 1 nepiedalās balsojumā. Lēmums pieņemts. Paldies! Par šo paziņojumu, ka dienas kārtība ir izskatīta. Domas sēdes slēdzam.